Nu, ko ne? Nu, labrīt. Kādas sajūtas atkal runāt ar mani, nevis ar citiem hostiem? Diezgan labi. Nē, nav tiem hostiem nevainas, bet, zin kā, ar ierastu kompanjoni ir ierastāk. Jā, brīvdienās tu komentēji Rīga Valmiera. Jā. Es jau smējos, ka podkāstā es būšu vairs nevajadzīgs. Un, Tu būsi viesis reiz pa reizei, vai nekad? jā, ka mani aizstās, bet redz, ka tomēr tā nenotika. Tā nenotika, nē, tu esi šeit vēl. Vēl, jā. tā kā jā, šajā sakarā var īstenībā paņemt vienu šo vai to. Tātad viens variants skriet Rīga Valmiera, otrs variants komentēt Rīga Valmiera. Nu, tev jau laikam vienkārši. Jā. Komentēt, jā. Tas vienkāršais. Ne, man droši vien arī šobrīd, tā kā, es tik pa laikam, man liekas, arī podkāstā ieminējos, ka varētu to Rīga Valmiera noskriet, un jāsaka, ka sekojot tam visam līdzi un skatoties, kā tas, sekojot tam visam līdzi, es gulēju, būsim reāli. Tu sapņoji un jūti līdzi. Bet es tā kā ejot gulēt, es zināju, ka es naktī kaut kad celšos un skatīšos. Es biju vīlies, ka tas notika reāli kodos 4:30 pirmo reizi tikai. Ok. Bet, pēc tam no rīta tam visus tos rezultātus skatoties un tur paskatoties, kādi laiki, kādi ātrumi. Tā kā es kaut kādā mērā esmu priecīgs, ka es neskrēju. Jo, zini kā, tomēr, gribās jau tās kaut kādas vietas tur vienmēr izcīnīt, vai tāda Rīga Valmiera kontekstā. Man vienmēr, tā kā būtu licies, ja es skrietu, ka ir kaut kādā mērā, tad ir jāskrien tā, lai pretendētu arī uz rekordu. Jo skaidrs, ka tie laiki, kas ir šobrīd, tagad 7 stundas 20 minūtes jaunais rekords, tie jau ir super tagad augsti. Salīdzinot vismaz ar to, kas ir bijis iepriekš noteikti. Tas rada tādu sajūtu, kad tā kā varētu jau skriet, bet ka nav, ka nebūtu. Noteikti nebūtu, piemēram, no manis tāds sniegums, es tam neesmu ne tā gatavojies, ne arī gatavs, vai ne? Jā, tad tas ir tiešām jāizvirza par savas, teiksim, tās sezonas galveno mērķi, kam tad ļoti mērķtiecīgi gatavojas. To nevar noskriet tā, pa vidu sezonai, apmēram tāpēc, ka esi ultras formā, tā kā... Jā un nē, tas Rīga Valmiera nav 8 stundas tās pat nav, ja tu uzvari, džekiem. Jā. Tas nav tā, ka mega daudz. Kas ir atšķirība? Piemēram, tu aizbrauc uz Gran Canāriju un noskrien 14 stundas, un šeit tu noskrien tās, pieņemsim, 8. Es teiktu, same kaut kādā ziņā, vai ne? Tā kā laika ziņā ļoti atšķirās, bet tas, cik ir vienveidīga kustība tomēr Rīga Valmiera, vai ne? Tas ir kaut kas noteikti atstāja krietnī ilgākas sekas, vai ne? Es domāju, tas arī pašā skrējienā krietni ātrāk kļūst jūtams. Jā, no tās vienīgās reizes, kad es skrēju, arī tieši tā, kaut kādā, tev ir pieņemsim tāpat ir Transgran Canārija. Ja tev pēc 3 stundām ir grūti, tev ir vietas, kur noslēpties. Tu vari kāpumā nedaudz nomest, tu vari, kur atpūtīsies noskrējienā, ja viņš ir normāls, vai ne, kaut kur taisnē, ja tu tur izbeidzies, vai ne, tad tu vari tur lēnāk kaut kā. Tāda Rīga Valmiera īsti nav kur palikt. Tu tā kā... es nolūzu, sūdīgi tev, jo nekas jau nemainās. Tur ir kaut kāds reljefiņš, bet pēc būtības tev jāturpina taisnes ceļš uz Valmieru, tikai krietni lēnāk jau, vai ne? Un tas droši vien uzdzen tādu, kad, nekā laba te nebūs, vai ne? Un tad ir tāds, tad droši vien jāstājas ārā, vai ne? Jā, man katrā ziņā... Skaidrs, ka katru gadu, kad notiek Rīga Valmiera, ir kaut kāds vilinājums par to šoseju. Tas neizbēgam. Tu redzi, ka cilvēki, kā viņi skrien, kā viņi sevi cīnās, kā viņi sevi pārspēj, un droši vien arī tāpēc, ka es pati šobrīd neskrienu, tad man liekas, ka arī šāda skriešana būtu, tā kā tik dodiet šurp, tā kā, bet droši vien ar to, ka man bija tā iespēja būt, klāt tajā tiešraidē un komentēt, tā vēlme skriet patiesībā, bija ļoti maz, un mēs arī ar pārnieku Aienu runājām, tā kā... Man nākotnes aizstāja podkāstā. Potenciāli, viņam vēl jāiztur. Jautājums, vai viņš prot pateikt, no ko? Jā, nezinu. Jūs tā nesākāt tieši redī? Okay. Nē, bet katrā ziņā viņam tā izvēle bija skriet. Ok. Teiksim, viņš, kad es uzdevu to jautājumu, viņš drīzāk skriet vai komentēt, un viņš ļoti ilgi domāja un teica, lai es pajautāju pēc pāris stundām. Tad es pajautāju pēc pāris stundām, un viņš teica, viņš drīzāk skrietu. Man tāpat laikā bija diezgan konkrēta atbilde, ka šo skrējienu es gribētu komentēt. Joprojām.
Nu, tāds, bet, nu, es domāju, gan jau kaut kad uz tās šoseis parādīšos. Nu, tā kaut kādā ziņā ir tāds, nu, šis, man liekas, ir tāda lieta, kas jāizdara kaut kad. Nu, tādam, ja tu esi Latvijas ultraskrējējs, nu, šis tomēr ir skrējiens, man šķiet, kas ir Latvijā ar, nu, tādu spēcīgāko vēsturu, spēcīgāko stāstu, tādu leģendu, tādu lietu, ko arī ārpus mūsu tā sporta burbuļa cilvēki zina. Jā. Un nu, arī tas, ka katru gadu ir tik daudz jaunu dalībnieku, arī šogad tur pārpas 100 dalībniekiem, kas skrien pirmo reizi. Nu, tas skrējiens, nu, kaut kādā ziņā man šķiet Latvijā ir ļoti nozīmīgs. Jā, tas arī ir tāds, ko, nu, teiksim, es nezinu, ieslēdzu sestdienas rītā SVH, un tur par to runā. Es domāju, ieslēgtu kādu citu radiostaciju, tur arī par to runātu, vai ne? Nu, vismaz tā garām ejot, vai ne? Tā kā noteikti, un piemēram, tāds, nu, es savā kontekstā skatos, es patiesībā tādam Rīga-Valmiera krietni labāk varētu sagatavoties nekā kalnu ultrai. Vai ne, tā kā... Jo tas ir tas, ko es, nu šākā tā daru. Jā. Un, nu, tur būtu kaut kas nedaudz jāpamaina un nedaudz kaut kādas niansītes, bet, nu, apjomiņu noteikti gribētos, tur varbūt arī lielāko, ne, bet pēc būtības... Pēc būtības tam ir vienkārši sagatavoties. Jā, tas ir tas, ko es daru. Ja vēl paskatās tādu, nu, piemēram, kaut kādu tempu, ko es skrienu ikdienas treniņos, nu, ja es tādu spēju noturēt, tas ir super labs rezultāts. Nu, skaidra lieta, kad noturēt tādu 3 stundas un noturēt tādu 7 stundas. 7-8 stundas, tas ir 2 dažādi stāsti, vai ne? Un pieredze šobrīd rāda, ka, nu, es to nevaru. Bet tā kā no tāda sagatavošanās viedokļa, es redzu, ka tas pat vieglāk. Tas ir paceļam, jā. Jā, bet nu, kaut kādā mērā droši vien, nu, līdz ar to es drīzāk, nu, jo es atceros kaut vienīgo reizi, kad es skrēju, ka man nebija interesanti. Es nedomāju, ka tas ir ļoti mainījies. Jā. Es domāju, ka nav. Ok. Nu, kas tieši, teiksim, ir tas, kas neliekas, tā pati tāda distance kā tāda, vai, nu, kur, teiksim, pazūd tā interesi? Nu, tā kā tas, ka viss ir vienādi. Nu, man ļoti patīk skriet, tāpēc man patīk takas, tāpēc man patīk arī patiesībā kaut kāds wanderer Rīgā, nu, tas, kur es jaunas vietas apskatu, vai ne? Tāpēc, ka tas ir kaut kas jauns, neredzēts, oriģināls, vai ne? Jā, protams, nu, tā kā ir dienas, ka tu vienkārši izvēlies ierastāko no ierastākajiem maršrutiem. Lai nebūtu jādomā. Lai nebūtu jādomā, bez mazai aizskrien vienā virzienā, pēc tam tieši tāpat skrien atpakaļ, vai ne? Bet man ļoti bieži ir, nu, sajūta, ka man gribās kaut ko jaunu. Es nezinu, es, piemēram, biju, kamēr tu komentēji Valmierā, es biju Cēsīs. Cēsīs opciju, kur skriet, ir ļoti daudz. Nu, tu gribi tādu stipri reliefaināku, nu, Latvijas kontekstā, vai ne? Vai kur Ozolkalns, vai ne? Gribi Grantenes. 5 virzieni izvēlēs tikai, vai ne? Tur būs mazāku reliefu, lielāku reliefu. Gribi kaut ko tādu mežonīgāku, ok, kur aizkuma tur virziens, vai ne? Gribi vēl kaut ko tur tādu, kaut kādas velo takas, vēl kaut kas atkal ir, vai ne? Un es sēžu te pirmajā dienā un es domāju, pats, es tur visur esmu bijis. Un reāli, tā kā, tas taču nav kur skriet. Un, nu, tad tu skrieni, tā kā, nu, ok, ņem šoreiz to raiskumu, sen neesmu bijis. Un es, protams, aizskrienu, es pilnīgi neko tur neatceros. Nu, es kaut kur vienkārši maldos, domāju, es skrienu godā mirklī, man liekas, šitais ceļš nekur neaizveda. Un pēc kaut kādām 10 minūtēm, jep, šitais ceļš nekur neaizveda. Tu tomēr biji bijis. Jā, nē, protams, bet tā kā pamēģinās, varbūt šoreiz varēs. Jā, un tad, nu, kaut kur bija tās smukās stigas. Nu, protams, kamēr es tās stigas atrodu, jau pustreniņš pagājis, un tad vairs viņam nav īsti ne spēka, ne vajadzības, un jāskrien mājās. Un, tā kā vienalga tu kaut ko jaunu dabū, vai ne? Bet tādā Rīga-Valmiera kontekstā, man liekas, nu, man nedaudz traucē laikam tas, ka nu, ir tāds vienmuši. Jo pat, nu, ja ņem kaut kādu maratonu, nu, arī viņā, es nezinu, piemēram, tas pats Valencijas maratons, ko es skrēju, pa lielam jau nekā tur tāda, nu, tu pa pilsētu, es to pilsētu tur neredzēju necik, es neko nevaru izstāstīt, ko es tur redzēju. Bet tomēr, nu, pagrieziens tāds, pagrieziens šitāds. Nu, kaut kas mainās, jā. Jā, šaurāka iela, platāka iela. Nu, tā kā Rīga-Valmiera vienkārši tāds mauts. Bet, no viena ceļa stabiņu uz otru, vai ne? Jā. Tajā pašā laikā es domāju, ka, nu, tā kā pārkāpt tam un iemācīties, ka tā ir vienkārši distance, kas ir jāveic, varētu būt ļoti labs, vismaz priekš manis, tāds mentālais treniņš, ka nu, jo arī kaut kādas 24 stundas es nevarētu noskriet. Es nevarētu te 1,5 kilometru aplī.
es tur sajūtu prātā. Tā kā būtībā tas lielākais traucēklis ir ne tik daudz tas fiziskais. Jo gan jau, ka 24 stundas fiziski kustēties tu spētu. Tu esi to rogainīgos darījis, jā, bet tieši tas psiholoģiskais, mentālais tā kā sagramot to, ka tu tur tā kā kāmītis. Jā. Kas ir 24 stundām plus, ka laiks visu laiku iet neatkarīgi no tā, ko tu dari. Tas man ļoti patīk. Un tādā Rīga Valmiera, tu sēdi pieturā. Tu sēdi pieturā, tā Valmiera tuvāk nenāk. Tu nekādā veidā netuvojies finišam. Bet 24 stundās, ja tu sēdi uz soliņa, tu tuvojies finišam. Pat ja tu guli, jā, tas vienalga, tu esi tuvā. Jā, mēs tik daudz podkāstus un audiogrāmatus varētu noklausīties. Man liekas, grūti. Tādā sacensību kontekstā tas ir grūti. Treniņu, jā, man ļoti patīk, bet sacensību nē. Bet labi, atgriežoties pie tiešraides. Pirmo reizi Latvijā bija ultra ar tiešraidi. Jā. Vismaz tādā augsta līmeņa. Es neesmu vēl noskatījies, es plānoju, bet es esmu pārtinis, un no tā, ko es redzēju, man liekas mega. Vai ne? Tā kā man pašai bija kaut kādi momenti, kad sanāk, mēs paņemam kaut kādu pauzi, un es tiem džekiem, kas atbild par visu to tehnisko un mēdīju daļu kamerām un visu to, kā tas viss tehniski tiek nodrošināts, viņam saku, čaļi, šitas ir tā kā wow. Jā. Jo te jāņem vērā, ka šis bija tāds pēdējā brīža projekts, un būtībā pirmdienā Matīs tā kā ieminējās man, ka hei, tā kā dzirdēju, ka tu gribot kaut ko komentēt, tā kā varbūt, tā kā rekur tev iespēja varētu būt. Un principā kaut kādā otrdienā, trešdienā varētu teikt, tā tas tiešām apstiprinājās, ka būs un notiks. Līdz ar to tās ir, piekdienas naktī mēs sākam komentēt. Tās ir, tā kā pāris dienas, lai savāktu komentētājus, lai savāktu visu to komandu, kas to visu tehniski nodrošina, jo skaidrs, ka tā, manuprāt, runāšana studijā tā ir tā vienkāršākā daļa. Es būtībā aizbraucu un es vienkārši runāju par to, ko es redzu ekrānā. Skaidrs, ka man tur, teiksim, ja būs tāda iespēja nākamgad, piemēram, komentēt atkal un būs tiešai, tad man ir lietas, ko es gribētu uzlabot, piemēram, vienkārši vairāk laika, teiksim, iedziļināties dalībniekos un, teiksim, pasakot līdzi, kā viņi ir gatavojušies, jo šeit, principā, tas, ko es par tiem cilvēkiem zināju, vai no tā, ko es esmu redzējuši, sakojot viņiem līdzi Stravā vai kodos sociālos, vai, teiksim, kodiem iepriekšējiem Rīga Valmiera, kas ir palicis tāprātā, tas ir tas, ko es zinu. Un, īsti man nebija tik daudz laika, lai tagad, teiksim, savāktu tādu foršu informācijas bāzi, lai, teiksim, būtu par ko stāstīt vairāk. Kas būtu, teiksim, tāda lieta, ko es gribētu, teiksim, nākamgad, piemēram, izdarīt, ka, piemēram, ja es zinu, ka būs tāda tiešaida un būs jākomentē, tad jau, tu sāc pamazām laika gaitā, tā kā vienkārši vairāk tam pievērst uzmanību un, kaut kā tā. Tā kā tas būtu tāds, ko ļoti gribētu. Bet jā, tā viss tā mēdīja komanda, viss tas, kā tas izskatās, tur, piemēram, tas, kā, attiecīgi Kārlis un Lauma, kā viņi bija attiecībā pret Diānas un Toma rekordiem, tā kā tie grafika un viss tas kā, tas vizuālais noformējums un viss, tā kā. Jā, man tiešām. Tā pārtinot tāda sajūta palika. Tas, ko es nevaru pateikt, vai bija labi vai slikti, bija, tā kā, komentētāju līmenis, jo, tā kā to pārtinot, tu nevari, tā kā. Tur es varu, tā kā, pateikt, ka, skaidrs, ka sevi ir grūti novērtēt, tā pašam tā kā liekas jau, ka, tu vienkārši dari labāko, ko tu vari, un, teiksim, kā kaut kādām taku skriešanas tiešraidēm ir sekots līdz vai vispār sacensību, un tad ir tāds, ir tā ideja par to, kas ir laba tiešraide, un kas ir tas, kas tev kaut kādās reizēs ir nepaticis. Tavā tādā skalā. Manā, protams, skalā, bet te man ļoti, tā kā bija iepriecināja tas, ka pēc tās tiešraides ārkārtīgi daudzi rakstīja un teica, ka viņiem bija ļoti paticis, bija licies profesionāli un interesanti, un, ka daži pat rakstīja, kuri nav saistīti ar skriešanu, kas bija ievilkti un skatījušies, un ka kādi 10-gadīgi bērni līdz 3 naktī skatījušies, un pēc tam bija jāceļ uz Kārļa finišu. Tāds, jā, katrā ziņā man palika tāda sajūta, ka izdevās tiešām veiksmīgi, un katrā ziņā tās atsauksmes ir pozitīvas. Man tas nenozīmē to, ka tā kā viss bija ideāli, un, bet katrā ziņā, manuprāt, izdevās labi. Te jau arī, ja būtu vairāk tas laiks, un patiesībā, tā kā tu zinātu vairāk. Es redzu scenārijus, kur arī tas traucē. Noteikti. Kad tu sāc tā kā kaut kādas tur statistikas skaldīt, vai ne, un tā tālāk. Jo, tā kā es iedomājos, ka tu neesi uz tādu statistiku nekad tā baigi. Man patīk tie cipariņi, kad tā kā, kā aiziet tādā jau, viņš tur noskrēja pagājuši gadu tik, tagad viņš tur ir tik, kad tu sāc kaut kādus randomus skaitļus tur mētāt, kas kaut kādā mērā, man liekas, piemēram, mēs, ka podcastu sākām arī, mēs pirmajos gados tur
tagad bija sacensības tāds un tāds noskrāja 8 stundās 40 minūtēs. Tā kā nobody cares. Jā. Un līdzīgi tajās tiešraidēs arī, tā kā, ja tas tādā smuki ietērps, kad, hei, viņš šogad tur labāk kustās, ok. Bet ja sāk vienkārši tur kaut kādus saukt treniņu ciparus vai sacensību ciparus, tas jau tāds jau kaut kādā mērā garlaicīgi. Jā, tur var, manuprāt, vajag to atrast to balansu, tā kā, kur tas ir interesanti un kur tas ir vienkārši tā kā ciparu pēc. Un, piemēram, man liekas, teiksim, ja mēs runājam, piemēram, šajā gadījumā, Lauma Izāka, kur uzvarēja. Viņai tie rezultāts bija 9 stundas un kaut kādas 11 minūtes, ja nemaldos. Iepriekšējo reizi, kad viņi skrēja Rīga Valmiera, pirms gada viņi noskrēja 13 stundās, ja nemaldos. Līdz ar, tā kā, teiksim, tā ir tāda interesanta, manuprāt, statistika, ko paņem, ka cilvēks pa gadu ir 4 stundas nometis. Jā. Vai, piemēram, tas, ka, teiksim, Džekiem tā otrā vieta Soļeks, ka kāpēc viņš ir tik sarūktināts par to otro vietu, jo it kā tā kā viņš jau kuro reizi otrais un it kā laiks ir labāks, bet, tā kā tā informācija tev dod to kontekstu, tā kā izskaidrot, kas notiek. Šis uzreiz man atkal futbola man atgādināja, ir futbola arī viens no komentētājiem tāds. Daži ir tādi super interesanti, un tad ir viens tāds, kurš, un vakar arī notika 5 spēles, un tu tāds pēc lūdzu nesauc. Vesthama spēlē Lesteru tur 3-0, es domāju, cik mums visiem ir internets, mēs visi to vakar redzējām, skatījāmies. Atslāpsti. Un, viņš tam vēl tur kaut kādas 2 minūtes vienkārši nosaucot rezultātus. Nav tās sporta ziņas, vai ne? Un līdzīgi arī te, tā kā sāk tur saukt pagājušā gada top 10, kaut kādā kontekstā tas var būt interesanti, bet kaut kādā mērā tas var būt vienkārši, un ja tā ir kaut kāda tīra laika aizpildīšana, tad arī, droši vien, ka tam nav beigās pievienotās vērtības. Bet ļoti labi, un prieks, ka katrā ziņā man bija prieks un lepnums, ka tev tāda iespēja ir. Jā. Teorētiski arī man bija tāda iespēja, bet... Tu neizmantoji? Es neizmantoju. Tā kā šoreiz, laikam, man bija nedaudz par strauju tas, lai... Es gan pēc tam arī domāju, ok, tagad man tas klepus kaut kāds ir beidzies, bet man liekas, vēl pagājušajā nedēļā man bija kaut kāds... Pagājušajā nedēļā, laikam, nebija klepus lēkuma, bet... Pagājušais podcasts bija labs. Bet es iedomājos, ja man visa nakts būtu jārunā, mans kakls 100% neizturētu. Un ka tur būtu kaut kādas, un tā kā labi vien ir. Man kakls izturēja, balss izturēja, man mēlus beigām sāka mežģīties, ka tā kā tev prātā ir vārds, ko tu gribi pateikt, un tā mēla vienkārši neklausa. Bet tādu īstenībā labu ultrasajūtu varēja noķert. Ar to negulēto nakti, tā kā neizbēgam. Nē, noteikti. Bet te noteikti arī Rīga Valmiera sakarā jāizceļ tas, ka mums ir jauns vīriešu trases rekords, 7 stundas, 20 minūtes un 7 sekundes, kuras tagad piedar Kārlim Eidukam. Tiešām Kārlis man šķiet tādu meistarklasi parādīt tajā, kā sadalīt spēkus un noskriet, un arī sanāk 100 km distancē viņam ir Latvijas labākais laiks, tur gan, diemžēl nevar šos 100 km atzīt par Latvijas rekordu, līdz ar to, mēs jau ar Kārlu runājam, ka būs viņam, diemžēl, šīs 100 km ciešanas jāaizmirst un jāmēģina tas atkārtot. Jā, un tas Latvijas rekords šeit, tiem, kas nezina, nav tāpēc, ka pēc noteikumiem starts un finišs nedrīkst atšķirties tur pa kodiem 50%. Jā, respektīvi, ja būtu skrējiens Rīga, tur kaut kas aiz Raganas un atpakaļ Rīga. Viss kārtībā. Viss kārtībā, vai ne? Vai tas būtu ar kaut kādiem tur lokiem un Raganā pabeidzās, tad arī būtu viss kārtībā, bet ņemot vērā, ka šeit starts no finiša ir, droši vien, 200 kilometriem, kodā taisnā līnijā, tad... tad, diemžēl, nekā. Tad nekā. Bet, jā, tāds... Ja nemaldos, viņam tur bija 6,48 vai 6,49, tā kā, skaidrs, ka, ja, teiksim, skatās uz to, tā kā pasaules līmeni, vēl ir vieta izaugsmai un... Jā, principā 50 minūtes izaugsmai. Tagad, protams, skaidrs, ka šie teiksim, konkrētie 100 km nav tie paši pateicīgākie, tāda absolūta rekordu uzstādīšana, jo tomēr, gan sākums ar to visu šoseju, gan tas, ka tomēr ved kalnā augšā pārsvarā tā distance. Kontrolpunktu biežums arī, cik tev ir iespēja, tomēr tādus 100 kilometrus ļoti bieži kontrolētākā vidē ar krietni, tu vari tiešām pavisam brīvi skriet. Un, jā, bet skaidrs, ka nav ideāli apstākļi, skaidrs, ka var labāk. Bet jā, tādā Rīga Valmiera kontekstā, man liekas jau
kaut kādā 17, 18 gadā likās, bāc, jāspēj tur 7:30, 7:20 skriet, vai ne? Bet redz, un tad vēl nebija tās 8 stundas vispār. Jā, bet redz, ka tas nav bijis, ka tas nav nācis tik vienkārši nemaz. Un šogad ir reāli tāds, es teiktu, kādā mērā izrāviena gads. Ir 3, kas ir, teiksim tā, Toma Komasa iepriekšējie 2 rezultāti, un šie 3 visu laiku labākie 5. Veido top 5 visu laiku labākos vīru rezultātus, vai ne? Kas, tā kā parāda tādu, labu atkal izrāvienu uz priekšu, vai ne? Un kamēr ir bijuši gadi, kad uzvar ar 8,25, vai ne? Labi, pašu pirmajā gads tur vēl trakāk, vai ne? Bet tā kā ir biju gadi vairāki, kamēr, pārlauza tās 8, vai ne? Man šķiet, ka tās 8 bija tāds, līdzīgi kā ar to 4 minūšu jūdzi, ka tāds kaut kādā ziņā tāds noticēt, ka tā barjera ir pārkāpjama. Ka tas nav nekas pārcilvēcīgs, ka nav tā, ka tas ir neizdarāms. Un te jau arī smieklīgi sanāk tās tiešraides laikā. Es nezināju, teiksim, kāds ir Kārļa tas mērķis, ar kādu viņš stājās uz startu. Tā kā, es pieņēmu, ka uzvarēt un labot rekordu, jā, bet uz ko tieši to īsti ne. Un tad kaut kādā brīdī Sanāk, Aivars, kurš brauc ar to mašīnu, uz kuras bija laiks, tā kā jautāja, uz ko viņš tiecās. Viņš minēja 7 stundas, un mēs ar Aivāru, ka viņš grib Rīga Valmieru noskriet 7 stundās. Bet izrādās, ka tas bija par tiem 100 kilometriem, ka tas ir viņa, tā kā mēs tos 100 kilometrus izskriet zem 7 stundām. Bet beigās mēs tā kā pasmējāmies ar Kārli par šo pārpratu, un viņš saka, bet arī Rīga Valmieru gan jau, ka tās 20 minūtes tur var atrast. Skaidrs, ka šobrīd jau tā kā uzlabot šo būs grūtāk. Bet arī jau, skaties, iepriekšējais bija 7:30, tagad 7:20. 10 minūtes tas nav maz. Un noteikti, ja mēs skatāmies pasaules rekordu, es saku 50 minūtes šobrīd, tādā simtniekā. Jā. Tur kaut kādas trases, specifikas un tā tālāk, vai ne? Bet, labi, tās 5 minūtes tur pieņemsim, vai ne? 45 paliek. Tā kā ir vēl vieta, kur augt. Vai ne? 45 minūtes, skaidrs, ka tas nenotiks, es ticamāk, kā nākamgad vai aiznākamgad, un te jau arī jāsaprot. Maratonā mēs arī tā varam runāt. Teiksim, mums Latvijas rekords tur ir 2:14, pasaules rekords tagad ir zems 2 stundām, vai ne? Arī, ka mums ir 14 minūtes, kur augt. Būsim reāli, tā kā šobrīd neviens pat nav, man liekas, tuvu tām 2:14. Es vismaz neesmu informēts. Es neatceros pēdējo, kas būtu zem 2:20 paskrējis tā kvalitatīvi. Tad šādi arī tad var teikt, bet droši vien, ka tas nav tik ļoti objektīvi, vai ne, kad mums tā skriešana vēl ir tādā augšanas fāzē, es teiktu, un tādi pasaules līmeņa rezultāti mums, sevišķi vīriem, nav, un šobrīd nekas neliecina, ka būs, vai ne. Tā kā, jā, bet pamaziņam, tagad 7:20, es domāju, ka 5 gadi, un mēs runāsim par to, ka 7 stundas. Breaking 7. Līdzīgi kā runāja par tām 8 stundām, un ar kaut kādu mirkli likās, ka pats nevar to izdarīt. Liekas, kas, skaties uz to vidējo tempu, un tas neliekās nekas wow. Jā. Bet nevarēja pārlaust. Jā, līdzīgi kā, teiksim, vilkacīt, 4 stundas. Arī tāda barjera, tāds, kas... Jā, kur es teiktu arī, mans uzskats ir, ka būtu jāskrien kādreiz zem 4 stundām kādam vilkacis. Bet arī tas ir vēl tāds, noteikti 5 gadu jā, tur, visām šīm lietām ir ārkārtīgi svarīgi arī kādi tie apstākļi sakrīt. Teiksim, šajā gadā, teiksim, Rīga Valmiera bija ārkārtīgi pateicīgi laika apstākļi. Visas gan vēja virziens, gan tāda temperatūra kā tāda, tieši tām naktas stundām, es teiktu, bija, cik labi vien var būt. Līdzīgi arī, teiksim, tādā vilkacī, kad būs tāds, potenciāli, piemēram, vēsāks gads. Jā. Jo skaidrs, ka ja ir kaut kāda... Plus arī tāda vilkača kontekstā konkurence. Jā. Tā kā, lai viens otru pavilktu tālāk, vai ne? Arī šeit, Rīga Valmiera kontekstā. Visticamāk tas, ka Kārlis aizskrien pa priekšu, pavelk līdzi nedaudz arī pārējos. Jā, kāds dēļ tā visticamāk, kā samaksā. Un beigās paliek kādā pieturā sēdot, vai ne? Tas ir neizbēgami. Tas ir tāds, kas notiek, vai ne? Bet tas, ka kāds aizskrien pa priekšu, tādam Kārlim arī, ja viņam noteikti būtu kāds, 2-3 minūšu attālumā, mītus papēšana, 20-30 kilometrus pirms finiša, visticamāk viņš atrastu vēl kādu minūti.
vai divas, vai ne? Bet nu, arī tiem, kas 2., 3., nu, viņiem gana tuvu bija tie laiki, vai ne? Viņi arī viens otru motivē līdz ar to kustēties uz priekšu. Un arī tādā vilkacī, nu, kas droši vien ir tas, kas ir trūcis, nu, tādam Gvido, tas ir time trials reāli. Nu, viņš skrien ar sevi. Nu, viņš ar otro vietu, es nezinu, vai papli apdzen, bet tuvu, vai ne? Es neatceros par pagājušo gadu, bet nu, tas ir tāds. Nu, un tas, nu, līdz ar to ir grūti uzrādīt tādu maksimumu, vai ne? Ja tev pakaļa nedeg un neviens uz papēžiem nemin, skaidra lieta, ka tu pēdējos apļos tur sāksi, vai ne, es te varu nedaudz. Nu, jo visi jau nogurst. Jā. Nu, tev kā, nu, tā ir pilnīgi tā kā dabīga reakcija, ka tev, nu, viss prāts, viss kliedz, ka tā kā, hei, nu, tā kā piemremzē nevajag, nu, tā kā, kāpēc tu šo dari, un ja nav tas, jā, kas tev no muguras tā kā spiež, kāpēc tev vajag pielikt, nu, tad jā. Jā, bet tā ir noteikti tā 4 stundas, es domāju, tas nav nekas nereāls vilkacim, ka tas ir izdarāms, iespējams, tas pats Gvido to var izdarīt, vai ne? Nu, tuvākajos gados. Arī, nu, tev arī, nu, katru gadu izdodas nomest, nu, līdzīgi kā kurā Rīga Valmiera 2. vietas ieguvējām arī, ja, kad izdodas nomest, jā, tas neiedod vienalga to 1. vietu, vai ne, bet izdodas nomest, vai ne, un paliek tie laiki labāki, un, nu, tu progresē līdzi. Tev man patīk, kā viņi mierināja, ka nekas Ritvaram Kalniņam vajadzēja 10 reizes, lai uzvarētu. Nu. Jā, nezinu, vai tas mierina. Es saku, ka tas tā. Bet jā. Ko tu varbūt no dāmu sacensības paņēmi Rīga Valmiera? Nu, man laikam tas, kas visvairāk, nu, kaut kādā ziņā noškai un pārsteidza, ka tas finiša rezultāti, nu, teiksim, kaut kādai 3. līdz 5. vietai nebija tādi, kā es sagaidīju. Kādā ziņā? Nu, tādā ziņā, ka ļoti bieži ir tā, ka, nu, piemēram, tā kā cilvēki atskrien tur uz tiem 100 kilometriem, nu, tādā secībā lielā mērā arī finišē. Nu, principā parasti ir, jā. Parasti. Nu, šoreiz tā galīgi nebija, un tad, nu, būtībā ir tā, ka tu gaidi finišā vienu cilvēku, un skaties, kamerā ir pilnīgi cits, un tad vienkārši, ko? Nu, piemēram, šajā gadījumā, tā somieta tur, nu, visu cieņu tur, nu, principā, sanāk, nu, kā mums tas dāma piedestāls, tā, vai vispār, nu, teiksim, mēs paņemam kungu piedestālu, tad, nu, Kārlis Eiduks 1., 2. bija Oļegs Gurejevs un 3. Roms Žilinsks, tad dāmā 1. vieta Lauma Izāka, 2. vieta bija Saiva Palo un 3. vieta somiete Marian Mekinen, man šķiet. Nu, un tad 4. vietā, nu, mēs ar Artūru, ar Kažmeru, kad mēs bijām studijā tajā brīdī tiešādē, mēs tā kā ļoti gaidījām, ka Sabīna Vērziņa atskries 4., jo viņa bija tā, kur arī, nu, atskrēja tādā pozīcijā uz 100 km atzīja, un nē, Monte Reiriha atskrēja 4. un Sabīna palika 5. Jā, un tā kā beigās arī vēl kaut kas var izmainīties. Ja pietiekami tuvu un pietiekami motivācija. Jā, tas bija tāds, es teiktu, dienas pārsteigums, no kur tā kā negaida un tāds, ka, nu, redz, ka tā cīņa nav galā līdz brīdim, kad tu pieskaries kliņķim. Jā, bet, nu jā, nu droši vien te var teikt, ka viennozīmīgi tā kā vīru, nu droši vien tas trio un, nu, Kārļa sniegums aizēnoja katrā ziņā. Nu, sieviešu skrējienu šajā reizē. Jā, te gan arī, nu, tāds, mēs ar Arturu varētu teikt plūcām acis, bet Arturim jau nav ko plūgu. Bet, nu, sanāk, ka nofinišēja Lauma, un aiz viņas arī kaut kāds vīrietis, neatceros, kas tas bija, un tad, nu, tie intervētāji, kas bija tajā brīdī, nu, pie kliņķa, ka viņi daudz vairāk uzmanības un intervē to puisi, un mums tāds tā kā, nu, come on, tā kā jums ir meiču uzvarētāji, tā kā, nu, ļaujiet viņai runāt, nu, tāds... Gal varbūt pēdējais vēl, es neesmu dzirdējis, bet kādas varbūt no finiša uzvarētāju intervijām kaut kādas atziņas varbūt? Nu, man, tas, kas man likās, nu, tāda komiskā, ka, nu, teiksim, arī Lauma tur intervēja, un viņa teica, jā, ka viņa bija teikusi savam vīram, ka tā kā, lai nebrauc subordēt, viņa grib vienu, lai viņš izguļās. Tad es pie sevis domāju, tā kā tu finišē 9 no rīta Valmierā, tā kā baigā jauna izgulēšanās. Nu, tīpaši vēl, teiksim, kādai tiešraidē var sakot līdzi, bet tas tāds varbūt tāda smieklīgāka atziņa, bet man ļoti patika, kā Kārlis pēc finiša runāja. Manuprāt, to es tiešām varu ieteikt, atrodiet tiešraidē, tur kaut kāds šeit gan 20 minūtes viņš pavadīja pie mikrofona runājot, un nu, ļoti arī tā emocionāli un dzīvi, un nu, daudz par to, cik daudz patiesībā šāds te sniegums prasa. Nu, no tādas upurēšanās un kaut kādas prioritāšu, ka, nu, teiksim, tā dzīve
tev vairākus mēnešus ir pakārtota tikai šim. Jā. Kad tu skrien no rīta pirms darba, tad tu esi darbā, tad tu ēd, skrien, guli. Un atkal skrien, darbs, skrien, ēd, guli. Un ka būtībā tā diena no dienas, un tā arī viņš saskrien tur tos dažas nedēļas 250 km nedēļā, un tā arī viņš ieliek to darbu, ko viņš spēja tos 107 km noskriet tādā ātrumā, un tāds ir forši skatīties uz uzvarētāju un priecāties par viņu, bet ir jāsaprot, ka tur aizmugurē ir milzīgs darbs, milzīgi tā kā ieguldīts, lai to varētu paveikt. Jā, tieši tā. Un ir kādi, kuri var izbraukt uz talantiņu, bet reti, kad tas sāk strādā joprojām arī tā, ka tu gribi ilgtermiņā, ka tu gribi tiešām labu rezultātu noskriet, vai ne? Tā kā, pamatā jau tam visam ir apakšā darbs, un kas ir tāds, tu te piemini mēnešus, bet tā jau var kaut kādā mērā, ja mēs uz to skatāmies kā aizbergu, tā joprojām ir redzamā daļa. Tā neredzamā daļa ir tie gadi, kas ir apakšā patiesībā, un visticamāk jau no kaut kādas bērnības, varbūt ne tai brīdī to redzot kā, kad, hei, tas ir šis mans mērķis, vai ne, 100% ne, bet, un iespējams arī sākot skriet, jau tādas, kaut kādas garās distances, droši vien tas nav tas, ko tu sākumā domā, vai ne, bet tu liec tos akmenīšus savā tajā pamatos, vai ne, un būvē, un, pamazām tie mērķi sāk izkristalizēties, vai ne, un paliek skaidrāki un izdarāmāki. Jā, vēl man no Kārļa tās sarunas ļoti patika arī, es ļoti novērtēju to viņa atklātību par to, ka viņš neslēpa to, ka viņam bija liels gandarījums paņemt šo rekordu tieši no Toma. Atceroties, kāds bija Latvijas čempionāts takās pagājušo gadu, kur Vebrinē viņš knapi, bet piekāpās Tomam. Tad, teiksim, sanāk, ka varētu teikt Toma trasē, jo Toms ir 4-kārtējs Rīga Valmiera uzvarētājs un tā kā vairāk kārt labojas to rekordu. Ka, teiksim, ka paņemt no viņa to, ka tas tāds, tādu baigo tādu gandarījumu ir iedevis. Man tādu gandarījumu radītu šajā kontekstā. Nākamgad abi divi uz starta. Jā, viennozīmīgi. Tas radītu droši vien tādu, kā skatītājiem, tas radītu tādu patiešām gandarījumu. Jo, labi, Rīga Valmiera droši vien mēs varam objektīvi runāt par, trases rekordiem. Tas nav tā kā taku skriešana. Taku skriešanā, manuprāt, trases rekordi ir tāda, kaut vai to pašu Vilkats, ko mēs pieminējam. Jā, teorētiski vienāds, bet tie, kas ir skrējuši Vilkača trasi pirms 10 gadiem, un tie, kas ir skrējuši, nezinu, šogad vai pagājuši gadu, jūs redzēsiet, ka tā trase vizuāli ir savādāka. Jā. Un arī tādā taku skrējienā arī laikapstākļi, un tas viss, protams, arī Rīga Valmiera laikapstākļi var spēlēt savu lomu, vai ne, bet tādā Rīga Valmiera kontekstā, man liekas, mēs varam par tiem rezultātiem un rekordiem runāt objektīvi, bet vienalga tas tā kā klātienes cīņa ir kaut kas pavisam cits, vai ne? Viennozīmīgi. Un tepat man būtu arī interesanti pat tad, ja tas nenoved pie trases rekorda. Jo sacenšanās ir krietni interesantāka nekā, ar sacenšanās cilvēkam pret cilvēku krietni interesantāka nekā sacenšanās pret laiku. Pret kaut kādu mistisku laiku, jā. Jā, viennozīmīgi. Labi, tas par Rīga Valmiera. Ja mēs pie ultrām paliekam, tad tikko ASV pirmajiem noslēdzās. Dažiem vēl ies vairākas dienas, tā kā Kokodona 250 jūdzes. Jā, ja iepatikās Rīga Valmiera tiešraidē, tad arī šeit var sakot līdz tiešraidē. Es nezinu, cik viņi tur ilgi turpinās, gan jau līdz beigām, vai ne? Visas tās, man liekas, 125 stundas ir kontrolēks, viņi visas rādīs. Es ik pa laikam esmu pieslēdzies tai tiešraidē vienā brīdī. Tā kā tur rāda arī skriešanu un kontrolpunktus, un tā kā ir interesanti patiesībā kādos kontrolpunktos pasekot, kā uzvedās skrējēji vai ne, kā viņus aprūpē un tā tālāk. Tādā pašā, ka viņš tur skrien kaut kur pa tūkstnesi, es nezinu, man tas neliekās aizraujoši. Tur priekšējais viens ir 2 stundas priekšā, cits ir 4 stundas aizmugurē. Tur lēnā garā kaut kas cīnās cauri tūkstnesim vēl. Bet tad vienā brīdī bija tā kamera nostādīta uz kādu basketbola laukumu, un ir komentētāji tajā studijā, un ir čalis, kurš, es teiktu, gribētu teikt, mēģina mest grozā. Un tur bija tā, ka viņš
viņš met un zina, kas ir airball. Jā. Nu, tā kā, ka tu netrāpi pat, tu pat nebija tuvu stīpa, nu tā kā, pat vairogam nebija tuvu. Vismaz virziens bija. Un tie komentētāji tā, mēs nezinām, kurš šis ir, bet pat, ja mēs zinātu, mēs neteiktu, jo šis bija apkaunojoši. Un tad viņš otru reizi atnāca, un tā kā viņš aiziet pakritai bumbai otro reizi, un tad viņš vismaz trāpīja pa vairogu, bet arī, nu tā kā, Matī Venklaus. Tā kā, jā, nu tāds kaut kādā mērā, nu es nezinu, vai smieklīgi, bet tāds, nu, labi parāda droši vien tāds 250 jūdžu tiešraides būtību. Un tā kontaktam 250 jūdžu, tā ir kaut kā 400 kilometri. Jā, bet ja pa nopietno, tad, ja Rīga Valmiera, mēs tikko minējam, kad, hei, nu tāds droši vien to slavas stundu paņēma Džeki, tad kaut kad slavas stundu paņēma Reičela Entrakina, sieviete, kurā ar jaunu trases rekordu ne tikai sieviešu konkurencē, bet arī vispār vīriešu konkurencē, visās konkurencēs ņēma un uzvarēja. 56 stundās un kaut kādās 9 minūtēs, man šķiet. Jā. Un vēl ar sprinta finišu. Ar sprinta finišu. Tā kā es vakar kā reiz slēdzu skatīties tās, kaut kādu pēdējos, nezinu, pusotru stundu, un, prāt, noskatījos. Un sākumā viņa tur bija tajā kalnā, kur tajā, tāds pēdējais skāpums, uzkāpa augšā, labi, tur viņš tur tāds kaut kāds akmeņains tehniski, tur kāp lejā, nekas baigi aizraujoši. Bet ar pējas arī vai bez? Tur nedrīkst būt pējas. Jā, tāpēc es prasīju, jā. Tur tikai kameras cilvēks. Jā, tāpēc es biju dzirdējis, ka kaut kur beigu daļā nav, tāpēc man interesē. Jā, un tad viņi izskrien tajā, tā kā uz līdzeni, jau varētu teikt, tā kā pilsētā, un viņa skrien. Nē, viņa ļoti normāli skrēja. Tā kā man vienkārši balta skaudība, tā kā vienkārši amazing. Nē, tas izskatījās, protams, tāds svētdienas longrana reisiņš, vai ne? Bet pēc 56 stundām. Un viņa tajās 56 stundu laikā viņa bija gulējusi, kā es saprotu, 15 minūtes. Un tāpēc, principā, neko. Jā, un principā, cik es esmu redzējis par šīm dienām, kaut kādus video vai kaut ko tādu, vienkārši tādā ar pozitīvu seju robotiņā nosacīti kaut kādā. Un visu laiku ļoti labi izskatās. Jā. Un, principā, viņai tajā pēdējā tajā virsotnē tur arī Džims Vamslīs bija un kaut kāds suns. Un viņai ļoti patīkot suņu. Un viņa, principā, visus suņus, kas bija trasē, viņa gāja klāt un viņus sačubināja. Ok, nabaga suņi. Bet tur viņi tiesams to pozitīvismu. Tā kā, ka tāds, tu paņem enerģiju tur, kur tu viņu var dabūt. Jā. Nē, un viņa tiešām tik labi, un tad tu aizbrauc uz Stirnubuku un iznākās no zaķa distances, wow, kas tev notika? Vai ne? Vai tu esi pamēģinājis skriet 250 jūdzes? Jā, crazy. Tāds, tas bija tiešām tāds, ka es negaidīju, ka var tik labi kustēties pēc tik ilga laika, bet... Es parasti tā kā, sava dzimuma pārstāvis, man tomēr, vienmēr runā tur par kaut kādām sieviešu tiesībām, bet vīriešiem arī ir tiesības. Klausos. Un es vienmēr šādos gadījumos esmu tomēr, lai uzvar vīrietis. Jo mums sava kaut kāda pozīcija ir jānotur, vai ne? Loģiski. Bet šajā reizē es patiesībā tiešām ļoti priecājos par Reičelu, jo otrajā vietā finišēja Kilians Korts. Tātad vīriešu dzimtas pārstāvis. Un pagājušajā gadā, šī gada beigās, kad tika dalīti kaut kādi top 10 taku skrējēji un ultraskrējēji, viņu tā kā neizcēla. Un par to sākās tāds paliels šumiņš. Jo skaidrs, ka tādai 200 jūdžu sacensību skatīšanai un sekošanai ir sava publika kaut kāda nosacīta, vai ne? Jo arī vakar tiešraidē finišā 40,000 skatās, vai ne? Tas nav maz. Un tur ir savi fani, un ir dzirdēts, ka, teiksim, tādā Kokodonas laikā, piemēram, Instagramā sekotāju skaits var pieaugt par tur fig viņi zina, cik tūkstošiem, vai ne? Kamēr UTMB laikā tas tā nenotiek. Jā. Lūk, un beigās arī tas Kilians tur nāca uz kaut kādiem podkāstiem, un tā kā viņš bija aizvainots, tā kā jūtami. Nenovērtēts, jā. Ka viņš jūtās nenovērtēts, jo viņš ir uzvarējis 3 200 jūžniekus un tā tālāk. Un tad šogad, pēc šī, manuprāt, ir ļoti labs arguments, kāpēc tieši tā arī bija. Tu nevari būt top 10 pasaulē starp džekiem, taku skriešanā, ja tu zaudē čikai. Nevari. Viss. Jā. Kamēr Reičela, ar šo es teiktu, plus viņai bija ļoti labs Kijantī. Jā, kur viņa palika tikko aiz, sanāk,
Kortnies un Ingvilds Kaspersens? Jā, es teiktu, ka, teiksim, tāda Reičela šobrīd manā tādā top 10 takuskrājējas gada pasaulē būtu numur 1. Nav vēl sākušies ne Golden Trail sērijas, vai ne, un te jau vienmēr var runāt, vai mēs varam salīdzināt tur 20 km skrējienu ar 250 jūdžu skrējienu, vai ne, bet viņa ir ar to, ka viņa Kjantī noskrēja labi, šeit noskrēja ļoti labi, ir parādījusi, ka viņai tas, nu, tā kā spēja skriet dažāda garuma distances. Arī ir ļoti laba. Nu, droši vien, ka, teiksim, viņa tādā Golden Trail, nu, tā kā nebūtu... Jā, nē, nu, tas ir skaidrs, tā kā, nu, tas bet arī tie, kas skrien Golden Trail, nebūtu pat ne tuvu viņai... Nu, tieši tā, līdz ar to, nu, tā kā viņai tā... 100 kilometros, kur nu vēl 250, tas viņas tas diapazons ir tā kā bišķīt novirzies uz to ļoti jā. garo, bet, ka nav tā, ka viņa ir tikai lēno 200-nieku meistars. Jā, viņa patiesībā ļoti reti neuzvar. Jā. Laikam tas Kjantī bija pirmais gadījums kaut kādos tur 11 viņa startos. Viņa savu strīku, pārtrauc. Jā, un tagad viņa ir atkal atsākusi jaunu un nesrakā konkurence. Pat ja mēs visus džekus atskaitam, otrajā vietā palika sievietēm Kortnie Dalvatara, un nu, tur bija ļoti liels pārsvars. Kādas, nezinu, 4 stundas, vairāk, 5? 6 stundas. Un arī, nu, tā kā ļoti ilgi top 3 bija sievietēm. Kā viņus Heather Jackson, kas ir arī pasaules līmeņa, takuskrējāja pasaules līmeņa. Nu, kādreiz bijusi pasaules līmeņa triatloniste. Jā. Garo, nu, šobrīd arī gravel sacensības viņa ļoti nozīmīgas uzvarēs. Tā kā, nu, tāds, un ļoti garas arī distances viņa visādas veikusi, un nu, tāda ļoti... profesionāla un augsta līmeņa sportista, kura vēl nav finišēs, viņai tur kaut kas beigās. Nu, gan jau, ka tad, kad jūs šo klausties, cerams, ka viņa būs. Cerams, ka būs, jā. Nē, lai nav tā kā pagājuši gadu, ka pagājuši gadu bija, man liekas, tas Maks Džolīvs, tā kā no pēdējā vai pirmspēdējā kontrolpunkta aizvests ar mašīnu uz slimnīcu tajā finiša pilsētā. Un viņam tas trakeris rādās, ka viņš ir 1,5 kilometru pirms finiša visu laiku, un cilvēki, nu, tā kā tajā tiešais čatā. Where is Max? Tiešām neviens viņu neredz, un kur viņš ir? Viņš vienkārši no 3. stāva slimnīcas skatās, kā citi skrien. Tā kā es ceru, ka nav tās scenārijas, ne? Jā. Jo kaut ko Donā arī šogad, nu, diemžēl arī letāls gadījums. Nav zināms, kas tur notika un kāpēc notika, bet... Man ļoti patīk tās spekulācijas čatā tur par to, ka tur klaburčūska vai vēl kaut kas, nu, tā kā, nu, kas zina? Klaburčūska, jā, nē, cerams, nē, kā vienalga kā, bet... Nē, nu, tur jau var šo vai to arī taisīt, no kā tu gribētu nomirt, no klaburčūskas vai no, tā kā, nezinu, sirdstriekas. Droši vien, ka vienalga. Jā, labāk nemirt. Labāk nemirt, jā. Jā, nu tas tāds, protams, mēs, nu, skumjš stāsts. Jā. Un, nu, pagājuši gadu Hārdrokā, šogad Kokodonā, nu, tā kā, es joprojām gribētu teikt, tie ir izolēti notikumi, tas nav tāds, nu, kaut kāds trends vai kaut kas, bet, nu, pagājuši gadu arī Rīgas maratonā galu galā, bet nu, ar kaut ko tādu ir jārēķinās droši vien. Jā, nu labi, varam pieķerties podcastu noslēgt ar to, kā tad mums pašiem. Kā tev tu tādu labu treniņu nedēļu aizvadīja beidzot? Jā, man bija, kā jau es minēju, biju cēsīs uz vairākām dienām un laikam 2 garos es tur izskrāju. Jā, 2 garos treniņus un patiesībā man bija pirmais 3+ stundu treniņš, es sazinu, cik ilgā laikā, un kas ir slikti. Nu, bet kāda bija sajūta? Tajā bija laba. Patiesībā, tā kā tas, ko es viscaur jūtu, un arī, piemēram, nu, pagājušajā nedēļā es biju svaru zālē, un nu, šobrīd es jūtu, ka es varu, nu, tā kā, teiksim, spēka ziņā, kājām, rokām rāsūdā. Es varu uzspiest tur reāli savus rekordus kaut kādus, vai ne, un es neeju uz to, un es to netestēju, kāds man var, nu, ir tīri pēc sajūtu līmenī, vai ne. Un tad tā arī, teiksim, skrienot, es jūtu, ka kājas nav problēma. Kājas ir, nu kā nav problēma, nu kalnos nav problēma, un treniņa beigās nav problēma. Tāpat jau kaut kādos noskrējienos es jūtu, ka tur tādā ziņā spēka trūkst, vai ne, un tādā stāvā kāpšana arī ir, protams, vienmēr, kur pielikt, vai ne. Bet tā kopumā kājas, es teiktu, ka jūtās salīdzinoši stipras. Un tāds, nu, sirsniņa, es teiktu, ka nevelk līdzi tam visam. Bet jā, īstenībā tāds, viņš tā pavasarī aizbraukt, mežā paskriet, un principā negribās beigt, jā. Es tā, manuprāt, viena no tādām labākajām sezonām, kad būt mežā. Jā, vēl nav nekas saudzis tā, ka tu tam netiec cauri.
Tas man kaitina vienmēr. Tā kā nav arī, labi, tās brīvdienas šoreiz bija karstas, bet tolerējamas. Un iespējams tas kaut kādu čūtu grūtību pacēla, vai ne, bet man liekas, tīri labi tiku galā. Bet jā, tāds pavasaris tiešām tāds ļoti patīkams laiks. Un arī tas, pavasara kaut kāds azarts ir un iet darīt. Nav nekādu briesmoņu, kas tev brūk virsū, vai ne, tikai ej un dari. Ļoti labi. Tā kā jā, tāds ļoti, ļoti laba nedēļa beidzot, un arī veselība, man liekas. Jo kā, tā, kad tu satraumējies, teicu, mani jāņem tā kā. Jā, tur līmenis. Jā, tur līmenis. Kad tu satraumējies? 15. marts. Jā, visu martu man sāpēja kaklas, līdz ar to es tā kā pilnīgi visus datumus, kas kalendārā ir martā, man sāpēja kaklas. Tā kā es nezinu, es turēju līmeni, man likās, ka es turu, bet laikam jau nē. Un tad es aprīlī ar kaut ko tur slimoju, un aprīlis man bija kilometru ziņā vispār briesmīgs līdz ar to. Jā, tev tā Sierra Nevada tīri labi sanāca. Ķipa, jā. Un tā surunā, es vairs tam nepiekrītu. Tagad Nopalsojāt par Andriju. Jā, es biju izvirzīts tur mēneša vieglietam, kas kaut kādā mērā forši, bet man no rīta vakar atnāk tā kā īziņa, WhatsApp atnāk no LVS, kad apsveicam, un es tādā, tajā rīta tāda aizpumpumā, es lasu, Čo? Jā, kas? Tā kā, ar ko jūs man esat sajaukuši, kam man šis jāpārsūta, un es pēc tam uzreiz ieju Instagramā, un tā kā, jā, tur ir mana seja, un man lāsot to WhatsApp, man bija, ko es par esmu tā kā darījis, kad bez mazliet tur taču pa vāveri, kas būtu tā kā pārsmieties. Nē, es pirmajā brīdī, kad ieliku supervaroņu čatā to, un es atveru, un es redzu to bildi no vāveres, man tiešām tāds, ne jau par vāveri. Bet nē. Jā, tā kā beigās jau, es teiktu, par laimi nesabalsoja par mani. Es tiešām šoreiz tā kā nebūtu laikam priecīgs. Kas skan tā kaut kādā jocīgi, vai ne? Jo kas ir super, teiksim tā, no šī temata, ka šī ir pirmā reize, šogad tā iniciatīva sākusies, šī ir pirmā reize, kad kāds no taku skrējējiem šajā balsošanai tikusi, kas ir reāli ļoti labi un mums ir jāstrādā, lai mēs tiktu biežāk. Un nākamā mēnesi es ļoti ceru, ka izvirzīs Kārlēduku, kas nav taku skriešanas skrējiens, bet tāpat šosejas ultras, tāpat ir vieglietika. Jā, tiešām. Es ceru, ka izvirzīs to, un tur es nešaubīgi balsošu. Tā kā, tādā ziņā es teiktu, tas ir super. Noteikti uz to ir jātiecās, ne? Tajā pašā laikā tas, no kā es gribu izvairīties, vismaz manā kontekstā un citus arī es gribētu vērtēt objektīvi, vai ne? Ka tā netaisīt tās balsošanas tā, ka balso tikai tāpēc, ka tev patīk kāds cilvēks. Jo tas, manuprāt, nav tāds labs vibes. Un arī man pašam, ja es teiksim, tiktu pie tās balvas, es nekādā veidā nejustos to pelnījis. Un tas nav noniecināt manu tur paša skrējienu, vai ne? Es noskrēju priekš sevis labu skrējienu, viss kārtībā, bet man ieliek blakus 13 minūšu 45 km skrējienam. Es objektīvi saprotu, ka tas ir pilnīgi citā līmenī. Jā. Un ka tas ir kaut kas, par ko, ja man ir izvēle, es nobalsoju, un es arī nobalsoju, vai ne? Es beigās nobalsoju par pilnīgi visiem, izņemot sevi. Lai jau jums tiek, ja? Jā. Tā kā, tas tādā kontekstā drīzāk. Tas nav tā, ka es noniecinu sevi, bet drīzāk jābūt objektīviem nedaudz. Bet tas, ka ir tikts tādā sarakstā, tas ir labs sākums taku skriešanai. Jā. Par mani tur man vienalga. Būsim reāli, man vienalga. Nav mērķis. Un, jā. Tā kā man labi. Tev? Es teiktu, man arī tīri labi tāds, nevarbūt kaut kāda, teiksim, Rīga-Valmiera tiešraidi man celim ārkārtīgi nepatika, jo kaut kādās 10 pāri stundas sēžot ar kāju lejā bez augstuma, bez pacelšanas un tādā, pussaliek tā pozīcijā, un tur tas cēlis pēc tam bija ļoti nejauks. Vienkārši piepampis un tāds īdošs, un tā kā, tas ir apmēram tas nejaukums, kāds izpaužās, un kaut kādu diennakti vajadzēja, lai viņš tā kā atgrieztos kaut kādā normālā, sakarīgā režīmā. Un, Īgns, jā, viņam vajadzēja palīdzību. Bet vēl Īgnais cēlis tūklis. Bet jā, vēl bija tas, ka es varu beidzot sākt 90 grādus liekt,
kas sākumā nenāca nemaz tik viegli, bet tad mani fizioterapeits nomierināja, ka tas ir ok, tā kā nevajag visu dabūt uzreiz, un ka ir jau, tā kā ir ļoti tūtiem 90 grādiem, un principā, tā kā aizvakar, es teiktu, jau tos 90 grādus arī biju dabūjusi, tā kā tur viss ir, tas ir sasniegts. Un vēl es esmu absolvējusi 2 kruķus, es tagad esmu uz 1 kruķa. Tad tu esi absolvējis 1 kruķi. Jā, tā kā jā, tā sanāk. Pie viena es vēl pieturos un mēģinu iet neklibojot, kas skan vieglāk, kāds patiesībā ir. Jo tas tā kā mentāli, tā kā aizsaudzēšana ir vienkārši nenormālā līmenī, un visu laiku tā kā ir tāds, apzina, ka tur kaut kas nav kārtībā, un tur ir jāslēdz viss ārā, un neko tur nedrīkst izmantot, un tad, kad es staigāju ar 2 kruķiem, tad arī ļoti viegli to kāju neizmantot, tad viņi tur tā kā tāds baļķītis vienkārši iet līdzi, un tagad, kad es mēģinu iet ar 1 kruķi un tiešām domāt par normālu soli, tad man šeit sanāk aizvien labāk, un tas solis tāds normālāks. Bet sanāk tāda, principā, mācīties staigāt no jauna kaut kādā mērā, jo tie muskuļi neslēdzas iekšā tik labi kā kādreiz. Principā ir apzināti jādomā, kā to soli veido, un tad arī, piemēram, tur fiziski tu tā kā pievelc pēdēji pirkstus uz augšu, un tāds, ok. Tad mēģina, jā, tagad tas solis tā kā tāds, principā ļoti apzināti jādara tās lietas, kas principā notiek automātiski, par kurām tu neesi pieredzis vispār domāt. Bet jā, aizvien vairāk var sākt kaut ko vingrot un, teiksim, to arī, šobrīd tādu tiešām var just progresu, ka, teiksim, ja pavingro un iedarbina visus tos muskuļus, kaut vai bišķīt, uzreiz arī tā kāja tāda atsaucīgāka liekas, tā kā ir tas tā kā prāta muskuļu savienojums notiek, un uzreiz tas viss tā kā sāk notiek skaidrs, ka tur vēl ir, tā kā tāls ceļš līdz kaut kam normālam, bet šobrīd tas diezgan tā kā pozitīvi noskaņot par to, ka nākamdēļ es tiek vaļā no kruķiem pavisam, un vismaz varēšu staigāt kā cilvēks. Jā. Labi. Šobrīd tev no kardio joprojām ir tikai vienkājas airētājs, jā? Tagad, kad tu vari tais 90 grādos saliekt, tāpat tu nedrīkst ar abām, vai ne? Jo tur tomēr diezgan liela slodze kāja. Jo tas būtībā tajā airētajā tā kāja saliecās, tā kā pilnībā. Labi, tad tagad tev nākamnedēļ potenciāli bez kruķiem, tad tu ej pie ārsta, kurš tevi operēja, tad tu viņam lūdzies, lai tev ļauj vēlā, vai ne? Jā, please. Jā, es esmu pozitīvi noskaņota, jo tad, kad es biju pie, es operējos orto, un tur attiecīgi pēc tam ir fizioterapeita konsultācija, un es biju aizgājis pie tā fizioterapeita, un viņi tā kā paskatās uz to celu, un saka, viņš tāds tā kā, viņš šī satos, un es biju tikko no treniņu, tā kāda treniņa, es saku, es uz airētāju, viņi saka, tā kā es viņai parādu, ko nozīmē vienkājas airēšana, viņa tā, saka, man ķirurgs atļauj, tā, kā tu viņu piekukuļoja. Tā kā, es esmu pozitīvi noskaņot, ka varbūt atļaus to. Gan jau, ka tas velo sākumā tāpatās būs ar 0 pretestību un vienkārši, izgriezt kāju. Principā tas kardio, ko es šobrīd varētu darīt, es drīkstu mīt ar otru kāju. Tā kā ar 1 kāju tikai. Bet, tur ir jautājums, vai es varu ērti apsēsties tā, lai tā kāja netrauc vai vienkārši nebesī. Principā tāds airētājs ir tas, kas šobrīd vismazāk besī. Es domāju, ka kaut kādu velo es arī varētu iekārtoties un zinu, sportzālē ir tas assault bikes, kuram arī, tos rokas var kustināt, bet es kaut ko viņu pirms operācijas pamēģināju, viņš nav tik interesants, lai uz viņu tā kā gribētos 40 minūtes, piemēram, darboties. Jā, tas tāds mokošs aparāts manā skalā arī. Tāds airētājs, tā kā, es teiktu, es ar viņu esmu tā kā sadraudzēs, un tur es varu dabūt pulsu augšā, man nav tās 40, 50, 60 minūtes tā kā ārkārtīgi besīgi, tā kā. Turpini palikt stiprāk uz viņu? Plus mīnus, jā, principā, ja es sākumā biju, viņam viņš to ātrumu man rāda uz 500 metriem. Ja tad, kad es sāku, man tur bija kaut kādas 3 minūtes ar kodām tur dažām sekundēm, tas, principā, laiks, tad, šobrīd es teiktu, tā kā, 2,50 kaut kas tāds. Ļoti labi. Tā kā, kaut kādas 11 sekundes. Ļoti labi, tad tev jāturpina progresēt. Jā, bet es ceru, ka es varēšu absolvēt šo te airētāju drīz. Jā. Kas tevi neietekmē, ir laikapstākļi ārā. Tas man par to arī priecāties. Bet šajā sakarā īstenībā es arī gribēju atgādināt par, tagad bija tas siltais weekend, šobrīd atkal nekā silta nav, bet gan jau drīz atkal būs. Un uzreiz ir tas, ka tādās atskaitēs un komentāros ļoti bieži parādās teikumi, laikam saģērbos par biezu. Un tad man vienmēr rodās jautājums, kā var 20 grādos saģērbties par biezu. Jo principā
Tā kā, manuprāt, tur ir tikai viens kaut kāds apģērbu komplekts, ko var... Šorti un krekliņš. Jā. Nu, respektīvi, droši vien, jā, kas tas, ko gribēju atgādināt, ka, principā, virs +10 nekam vairāk par šortiem un tēkreklu nav jābūt. Ok, iesildoties. Nē, labi, ja ir kaut kādi tur, 12, 14 grādi, es vēl saprastu, tur garocis, ja, teiksim, maybe. Garo roku tēkreklis. Jā, tā kā ne kaut kāda termoveļa vai kaut kas tāds. Tā kā tur es vēl, ja, teiksim, jūs vienkārši patiedamies, teiksim, 12 grādos, ja es skrienu, teiksim, mierīgu treniņu un ir kaut kāds, nezinu, vēl kaut kāds vējiņš, rokas tomēr gribētos nosakt. Jā, bet neko biezāk, un tas ir tas, ko joprojām uz ielas var ļoti daudz redzēt. Un šobrīd jau arī, šodien ir augsta diena. Tāpat ir šobrīd, cik, 6 grādi. Labi, var uzvilkt tur tās bikses. Nevilktu, bet var uzvilkt bikses, var uzvilkt kaut kādu tēkreklu un plānu jaciņu. Un dan. Bet es redzu cilvēkus 4 kārtās. Ar šallēm, ne? Ar sejas maskām bez mazai. Tā kā, ja tas ir tā kā treniņš, trenēt karstumam sevi, pieņem, ka varbūt kāds no 100, ko es ieraugu, ir tāds. Bet, tā kā 99 no tiem ir vienkārši super par siltu saģērbušies, un pēc tam viņam, skaidrs, ka būs ļoti grūti nokontrolēt pulsu. Tu nevarēsi nokontrolēt pulsu, ja tu gribi skriet tādā pašā tempā kā parasti, bet esi saģērbies tā kā pie -10, vai ne? Plus vēl bieži vien tā problēma, ka šķidruma neuzņem. Tā skrēna laikā, un attiecīgi, tur tādi 2 ļaunumi sakombinējās. Jā, un tas jau arī jāatcerās. Tagad nāk tādi, piemēram, ziemā skrienot garos treniņus, ir ļoti grūti, man vismaz ir ļoti grūti izdzert lielu apjomu šķidrumu. Tā kā es neprasās, līdz ar to tu aizmirsti, atnes viņu mājās, vai ne? Un tādā, teiksim, tagad es cēsīs skrēju, kaut kādā mirklī tu saproti bāc. Un reāli jāatgriežas pilsētā tikai tāpēc, ka man nav šķidruma vairāk. Es beigās atradu strautu oficiālu, kur ir zīmīta, kad tā cēsu doma neatbild par sekām. Bet tur ir krūzīte blakus, un teorētiski es to pieņemu, kad... Tā ir laba zīme. Un tad es atjaunoju to šķidruma daudzumu, vai ne? Bet tās ir kaut kādas reāli pamatlietas, ko visu laiku tu redzi, ka netiek galā. Un ka ļoti grūti pārdot to domu, ka nepārģērbies par siltu. Ļoti grūti. Un arī Stirnubukā, mēs tagad bija mums tā telca, ne, un mēs pirms starta, un Stirnubukā bija silts, un mēs pirms starta tur runājam ar dažiem, un kāds redz, ka es velku tikai tēkreklu un šortus, un tā kā bāc, un to tā kā nebūs par augstu, un es pat tādā skrējienā pat neizskatītu jau kādu citu domu, neko citu vilkt. Un beigās pats raksta, atskaitē, ka, pēc dažiem kilometriem saprata, ka ir par daudz, vai ne? Skaidrs, ka stāvot, it īpaši vēl, teiksim, tā vējā sacensību centrā, ir vēs un liekas, ka būs jāsaģērbjās siltāk, bet tā jāatcerās, ka tas ir normāli, ka tev skrējiena sākumā ir vēsi nedaudz. Ne augsti, ne tā, ka tu tur zobi klabu un izstrīc, tas tā kā būtu pat raku, bet, ka, teiksim, ir vēsi, pilnīgi normāli. Jā, tā kā tas ir tagad tā siltiem laikam notiek kaut kas, ko tomēr atceraties, ka nav jāpārģērbjās pārāk silti. Tas jums reāli traucēs. Ja tu lien tur mežā pa nātrēm un vēl kaut ko, tad bikses droši vien, kad ir forši uzvilkt. Jā. Un iespējams tev nedaudz traucēs dēļ karstuma, bet tu tomēr sevi pasargāsi. Bet ja tu skrienti pat Rīgā pa ieliņām un ir reāli pavasarīgi silts, nesaģērbies tevis 10 kārtās, pietiek ar vienu reāli. 2. Maksimums. Un pēc tam pārkarsuši tur sviedru lentas, ko tik tur neuzvelk. Labi, ka vēl, nezinu, ziemas jākas, bet ir arī tādi, kas priekš kam. Tā kā tas tāds atgādinājums vienkārši. Vērtīgs atgādinājums. Jā. Labi, ko tu šonedēļ izcelsi? Man tādi 2 izcēlumi. Viens droši vien bez lieliem pārsteigumiem ir Kārlis Eiduks. Tur, manuprāt, mēs lielu daļu epizodes jau par viņu norunājām, un te, tā kā 100 kilometru labākais Latvijas sniegums, Rīga Valmiera rekords, un tur, manuprāt, tādus komentārus neprasa, un man bija tiešām prieks, ne tikai kā komentāri, bet vispār, ka bija iespēja tam visam skrējienam no sākuma līdz beigām sekot līdzi, redzēt, un būt ar tādu sajūtu, ka es arī esmu tur klāt. Tas ļoti jauki. Un otrs cilvēks, ko es vēlos izcelt, ir mana audzēkne Liene Spružaniece, kura dzīvo Skotijā. Okay. Un mēs sākām pirms jau pāris mēnešiem trenēties, un es teiktu,
tīri labs progress. Mums pa šo laiku ir gan 5 kilometru laiks krietni uzlabots, gan viņai arī tie skrējieni, ko viņi tagad ir, gan tagad tikko aizvadītajā vīkendā, gan vēl pirms tam skrējus arī ar labākiem laikiem kā iepriekš. Es gan neņemos izrunāt viņu nosaukumus, nu, jo viņi tur ar višķītajā skotraksim tā kā neizblomēšos, bet katrā ziņā, nu, tas arī tāds, nu, kur cilvēks ir skrējis regulāri un darījis, un principā vajag vienkārši to, ko dara, bišķīt sakārtot un, teiksim, panākt to, ka skrienam mierīgāk, nu, tā kā kontrolējam pulsu un rekur samērā īsā laikā mēs panākam diezgan jūtamu progresu. Jā, un tas arī ir tā, joprojām, nu, viss caurējoši, ka tā kā liekas, nu, tik daudz par to runā, ka jāskrien mierīgi un ir ļoti grūti arī par to pārliecināt, bet tā, ka to izdodas izdarīt, īstenībā ļoti daudziem ar ļoti labi sakārtot pamatu. Jā, tieši tā kā par to prieks, ka ir tas progress un skaidrs, ka ar cilvēku, kurš dzīvo Skotijā un principā tas darbs ir attālināts, ir grūtāk kaut kādos mērā strādāt, jo, teiksim arī, šobrīd man nav jēga arī pie viņas aizdoties uz koptereņu, jo, tā kā es īsti neko nevaru iesākt, bet tad arī visādi radoši tur ar kādiem video un kaut kādām citām lietām mēs mēģinām tam visam strādāt un arī pie kaut kādām, tādām tehniskākām niansēm piestrādāt un es teiktu, ka arī tur tīri labi izdodas. Tā kā var atrast veidus un būtībā galvenais ir, lai tas pats cilvēks arī grib, ir ieinteresēts un domā līdzi tam, ko dara, un tad jau viss sanāks. Ļoti labi. Kurš tev bija pirmais pasaules čempionāts? Itālijā 2017. gads. Okay. Man pirmais pasaules čempionāts bija 2016. gadā. Transpeņeda Geres. Portugāli. Kaut kas uz to virzienu. Portugāla katrā ziņā. Portugālē, jā, un šajā iepriekšējā nedēļas nogalē tur skrēja ne pasaules čempionāta ietvaros, bet tās sacensības bija pirms pasaules čempionāta ar tādu nosaukumu un arī turpinājušās pēc. Startēja man audzēkne Māra Braslava, un viņai izdevās uzvarēt, kas pārsteidza gan viņu pašu, gan droši vien arī mani, un bija ļoti liels prieks pēc tam bildēs patiesībā skatīties tās kaut kādas vietiņas, kur tu redz ēnus pie šīs pilses, ar absolūti briesmīgu frizūru sēdēju tajā. Tas nebija tas skrējiens, kur no peļķes tika dzerts? Jā, tas bija no peļķes skrējiens. Good memories. Jā, un tāds tilts, kur es atceros, pēc tam mēs gaidījām pārējos mūsu izlases dalībniekus, un tur džeki visi taisnām kājām mēs nācām. Un es arī tur biju pirms tam nācis jau taisnām kājām. Tā kā tādas gan patīkamas atmiņas pašam, patīkamas. Jau patīkamas. Jau patīkamas, jā. Bet skaidrs, ka liels prieks par Māru. Arī, kaut kādā mērā tā pirmā reakcija uzreiz ir, ka redz, kas notiek, ka dara lietas kaut kādā mērā pareizi un pats ieguldās. Te gan par sporta zāli, gan par pašu skriešanu, vai ne? Un, ja vajag, aizbrauc uz reljefu, vai ne? Ja vajag, atrod iespēju, jo tas ir tāds kaut kas, kas grib skriet ļoti, ļoti tehniskus kalnēnus skrējienus, bet aizbraukt līdz Siguldai nevar saņemties. Tad skaidrs, ka būs grūti, maigi sakot, vai ne? Tā kā, jā, prieks par Māru, un tā turpināt. Ļoti labi. Manuprāt, tāda ļoti labi izcēlam šodien. Jā, jo es kaut kādā sestdienā, ka Kārlis uzvarēja, es jau pie sevis ierēcu, nāks podcasts, un būs, kurš pirmais... Būs jākaujās, vai ne tā kā? Kurš pirmais izcels. Tāpēc tas Māras sniegums man izglāba. Un tāpēc es uzzinot to, es varēju sēdēt mierīgi, chill, tā kā Anete, ko tu izcelsi. Jo tagad tas bija skaidrs, ka kāds izcels. Un ja es izceltu Māru pirmā? Tad es ņemtu Kārli. Jā. Vienmēr ir divi varianti. Jā, tā ir. Labi. Mēs tad dodamies trenēties. Jā, Nomio jau ir sistēma, brokolīši. Ļoti labi. Ņem. Vai būs arī kofeīns un vispārējais sistēmā? Jā, pagājušā ceturtdienu es uz treniņu aizgāju. Man sākot treniņu bija sistēmā 350 mg kofeīna. Es stundas treniņa laikā apēdu 120 ogļhidrātus. Un arī, ja ieskaita to pirms treniņa 15 minūtes iepriekš es vēl 40, tādā 160. Un tas skrējiens viss bija labi. Kaut kur tur ēders varbūt tāds nebija, tā kā es teiktu, izcils, bet good enough. Bet pēc tam, tā kā es sāku svaru uzcilāt, man bija sajūta, ka es varētu sākt arī pa sienām rāpot kā Spidermans. Nebija laba tāda sajūta. Un,
Es biju domājis arī pirtī iet, bet es tā kā nokancelēju to ideju. Es sapratu, ka es tai pirtī varētu nebūt adekvāts. Jā, tur vajadzētu tad kādu biedru sarunāt varbūt. Jā, bet kas smieklīgi, es aizbraucu mājās un es aizgāju diendusiņā pagulēt. Tā kā... Tev neķer kofeīns. Kofeīns, jā, man nav tā, ka baigi traucēt dzīvot. Ļoti labi. Nu tad dzeram kofīnu, trenējamies un tiekamies takās. Tā, tiekās. Čau! Čau!